Vīrieši ir spējīgi apvienoties tikai tad, kad ir vienota ideja. Ja mums trūkst vienotas idejas dēļ kā un priekš kā mēs kaut ko daram, tad tā apvienošanās ir tuvu nereālai. Un ja mēs šodien saprotam, ka sabiedrībā ir idejas, kas ir diezgan, kā es saku, izmētāts tur, bieži vien cilvēki cenšas apvienoties aiz bailēm, aiz izdevīguma, aiz vēl kaut kādām citām lietām. Nu, tur veidot dažādas firmas, kādas organizācijas, vēl kaut ko aiz trūkumiem. Ja? Cilvēki cenšas apvienoties aiz dažādiem trūkumiem un nepietiekamības. Ja? Tad tas, uz ko es aicinātu, un man liekas, ka Andris arī varētu atbalstīt šo te domu. Un es domāju, ja kurš tāds veselīgi domājošs vīrietis varētu skatīties to, ka ir jāapvienojās aiz kaut kā labu vairošanas, nevis aiz tā, ka mums ir slikti, vai aiz tā, ka mums ir kaut kas pietrūkst, vai nav, vai vēl kaut kas, ja? Jo tas, ko es novēroju pēdējos gados, tad cilvēki tiešām ir spējīgi apvienoties, bet, diemžēl, tikai aiz trūkumiem viņi spēja apvienoties, nevis aiz pilnības, kā Ingūna teica, aiz pārticības, ja? Apvienojamies pārticībā, nevis trūkumā. Un tas ir tas galvenais moments. Ja, tad, ja mēs spēsim apvienoties aiz tā, ka mums ir labi, aiz tā, ka mēs viens ar otru gribam kaut kādā veidā stimulēt, lai ir vēl labāk un dalīties ar citiem ar kaut kādām lietām, ja, tad tāda apvienība viņa būs pastāvēt spējīga un ilgtspējīga. Bet redz, lai līdz turienei aizietu, ir svarīgi tā vidējā cilvēka apziņa, ja, apziņas līmenis un uztver, kā viņš uztver pasauli. Ja mēs uztveram pasauli, ka mums visi dara pāri un ir vai nu es visiem atņemšu, vai nu man kāds atņems kaut ko, ja, tad mums ir grūti apvienoties. Mēs nevarēsim šādā veidā, diemžēl. Un te sākās tas apziņas izaugsmes ceļš patiesībā. Vai mēs augam un attīstamies, vai nu mums ir kaut kādas problēmiņas pašiem ar sevi vēl jāatrisina, lai vispār spētu domāt par kaut kādu apvienošanos ar kādu kopā un spētu kaut vai kopīgi sanākt uz kaut kādām kopīgām aktivitātēm, kopīgiem pasākumiem, tiem pašiem svētkiem, kur mēs esam. Ja? Jo mēs jau nevaram apvienoties tad, ja mēs paši nejūtamies pilnīgi. Mēs jūtamies nepilnvērtīgi. Vienīgais, kad mēs tādā brīdī apvienojamies, ir tas, ka mēs lūdzam palīdzību. Tad mēs ejam pie pārējiem, lai mums palīdz pārējiem. Tas arī ir labi tādā veidā. Vismaz sākt to ceļu un kustību. Bet tas ir slikti tad, ja visi tikai ar tādu mērķi apvienojās. Ko es dabūšu? Ja es tikai apvienošos, lai man visi palīdz, ja? Un iedomājies, katrs ienāk apvienoties, grib ar mērķi, lai man visi palīdz. Kurš kuram palīdzēs, ja visi gaida, ka viņiem palīdzēs? Tur tā problēma ir sākās. Tad mums nav tās pārticīgās domāšanas galvā, ka mēs nedomājam pārticīgi savā dzīvē. Mēs domājam visu laiku kā trūkumu cietēji, kā apdalītie, kā upura lomās atrodamies. Ja? Un, protams, mums tā latviešu zemes kultūra, ja, viss tas kultūra vēsturiskais mantojums, tas tur zvejnieki, nāves ēnā, zvejnieka dēls un viss šitās te sūro aprakstu un ainu grāmatas, kas mums jau no mazotnes ir ieliktas galvā, ja, tas redzējums pasaules, ka visi grūti un smagi un slikti, ja, visi man abižo un jācīnās ir. Viņš mums ieliek, gribot, negribot, jo vairāk paudžu garumā ir ielikts šis te pasaules redzējums tādās pelēkās un drūmās krāsās. Tā kā es aicinu cilvēkus tomēr paskatīties to, ka mēs esam diezgan pašpietiekami, pilnvērtīgi, un mums pietiek visa kā, jo ja mums nepietiktu, vai mēs varētu izdzīvot, mēs nevarētu izdzīvot. Tad mums kā minimums daba ir iedevusi, nodrošinājusi visu to, kas mums vajadzīgs, lai mēs dzīvot varētu. Lūk, tas ir tāds ļoti tāds virspusējs temats, ko es tikko pieskāros, jā, bet manā skatījumā ir vērts aizdomāties, kā minimums visiem vīriešiem ar to, ka mums ir nevis jāmācās taupīt, ekonomēt un ierobežot kaut kur, bet tieši apgūt aizvien vairāk un plašākus horizontus, tur apvāršņus un vēl visu, ko tad aiz tā, ka mums ir drošības sajūta iekšējā un ka mēs spējam vairot kaut ko papildināt un uzlabot apkārtējā pasaulē.
jo tā jau ir galvenā vīriešu funkcija uzlabot apkārtējo pasauli, un kā Andris teica pirms tam arī, tad, lai mūsu bērni ir labāki par mums, kad viņi ir labāki par mums, tad ja viņi redzēs, uz ko mēs tiecamies uzlabot visu. Nevis tur samazināt, ekonomēt, nobīties vēl no kaut kā tur, ierobežoties, ierakties zemē un galvu nebāzt ārā un tādā garā, Un, protams, vieglāk to ir darīt ar līdzīgi domājošiem, kur arī šādā veidā uztver pasauli. Un tad mums kopā vienam otru atbalstot ir stipri vienkāršāk iet uz priekšu pa dzīvi. Nekā, ja mēs esam vidē, kur visi runā par to, ka viss ir apkārt slikti. Jā, kaut vai viss ir slikti, bet domājam par to, kā mēs varam uzlabot to visu, nevis sūkstīties, ka tas ir slikti. Un sievietēm tā apvienošanās arī ir tāda svarīga tēma, tikai viņām bišķiņ savādāk tā apvienošanās, ne tā kā vīriešiem notiek. Vīriešiem ir vairāk uz āru vērstā apvienošanās, sievietēm tāda apvienošanās uz iekšu vērstā, tā kā iekšējo procesu vai tāda iekšējā kaut kāda, kā to nosaukt, iekšējā savilkšanās, iekšējā saliedēšanās vai saturēšana kopā, Teiksim, tas ir tas sievietes, tā funkcija. Vīrieši baigi neorientējas uz to, lai kaut ko saturētu kopā. Viņi drīzāk uz to, ka lai visu kaut ko pārveidotu, sadalītu, atkal pārstrukturētu un tā tālāk. Tas sievietes ir atkal tās, kas tomēr to visu mēģina savilkt un turēt vienā veselumā, lai tādā veidā notiktos, teiksim tā, lai neizjuktu visu. Tad, kad vīrieši kaut ko pārkārto, lai viss neizšķīst, tad sievietēm ir jābūt pa vidu, lai to visu saturētu kopā, lai tas neizšķīst viss. Tādā veidā. Varbūt, tur ir sava tēma. Es pieļauju domu, ka ar laiku varbūt mums arī būs jāuztais tāda nodarbība tieši sieviešu tā apvienošanās tēma un kāpēc, tā kā Ingūna minēja, kāpēc tās sievietēm ir tik grūti vienai otrai nodot to pieredzi sievišķīgi, nevis pamācoši kā skolotājiem tā tālāk, kā vīrieši to varētu mēģināt darīt. Šodien arī es esmu skatījies, ir tik daudz visādi sieviešu apļu un nodarbības un viss kaut kas, bet ja tur tā paskatās, kas tur tiek darīts, labi iekšienē es nezinu, bet vismaz pēc tiem aprakstiem, kas tur plānojās, tad es saprotu, ka tur ar sievišķību ir ļoti maz sakari, tur sieviešu apļu, sieviešu visādi tur retrīti un pasākumi un vispārējais. Tāpēc būtu varbūt svarīgi un vērtīgi, ja sievietes tā sievišķīgi mācītos veidot savu to savienību un saliedētību un visas pārējās lietiņas. Bet, kur mācīties, kā Ingūna saka, mēs neklausījāmies savas vecās māmas, savas māmas neklausījāmies. Arī viņam, teiksim tā, nevienmēr bija taisnība, nevienmēr pareizi pieeja, kā to visu pareizi darīt. Bet, tas viss tā pakāpeniski aiziet aizvien tālāk un tālāk prom no tā, ko mēs varētu saukt par dabīgām sieviešu un vīriešu miedarbības spējām un attiecībām sabiedrībā. Un tā ir tā galvenā problēma, ka šodien ne vīrieši, ne sievietes vairs īsti nesaprot līdz galam, kā pareizi vienam ar otru miedarboties, kā pareizi vienam otru uztvert un ko vispār darīt. Priekš kam sieviete nesaprot, priekš kam tas vīrietis ir vajadzīgs, un vīriešiem ir diezgan tāda piezemēta izpratne par sievietes, kā es saku, funkciju šī dzīvē arī. Viņi saka, kā viņi ir rekur, ir principā divas galējības. Vienā vīrieša sieviete ceļ augstāk nekā viņa jāceļ, otrā vīrieša sieviete uzskata, ka viņa nav nekas vispār. Un abas divas galējības ir nepareizas. Tāpēc, kad mums ir jāspēj izvērtēt to, kas tad patiesībā, kā saka, notiek mūsu attiecību miedarbībā. Jo, redz, tas viss ir atkal tēma attiecību un ģimenes mācību kursus un vispārējais, to, ko mēs jau runājam, tās lekcijas dažādas. Un tā tas arī, starp citu, nav jau obligāti visus kursus jāklausās, jo bieži vien pietiek dažām tādām atslēgas lekcijām vai svarīgām tēmām, kuras cilvēks vai sieviete vai vīrietis saprot. Un tad kaut kādas lietiņas jau saliek pa plauktiem tajā brīdī. Tā kā tas arī viss vēl pieejams ir tajā pašā cilvēku mācības. Cilvēku apziņas skolas mājaslapā var iepazīties ar informāciju, kādam interesē.
Diemžēl šī ideja par to, ka viss apvieno naudu un sistēmu, ir tas mirklis, kur mums ir, ka mums jātiek pāri. Jo te jau ir tā atbildības uzņemšanās spēja. Ja kamēr mēs redzam, ka kāds cits vai kaut kas cits mūs apvieno, tikmēr mēs paši nevaram apvienoties. Ja, tas arī sākās tā pašpietiekamība pilnība, kad es pats redzu, ka man viss ir, kas man ir vajadzīgs. Patiesībā, jebkurā dzīves situācijā nostājoties, tu sapratīsi, ka tev viss ir, kas tev ir vajadzīgs dzīvē. Ja, jo, ja tev nebūtu viss, tu pārstātu dzīvot tajā mirklī. Ja, mēs vēl šeit esam, elpojam, sirds mums pulkst, ja, tātad mums viss, kas mums nepieciešams ir, un tā kā es vienmēr stāstu mācībās, ja, kamēr tu vēl esi dzīvs, tu vari visu mainīt. Problēma ir tajā, ka mēs neredzam to, ka mēs to varam mainīt. Un kamēr mēs neredzam, mums ir grūti, un tieši tāpēc, kamēr cilvēki neredz, tāpēc es taisu, kā mēs sākumā runājam, tie kursi ir par to, lai savilktu visu kopā, lai ieraudzītu to kopējo ainu, un tad, kad mēs redzam to kopējo ainu, tad mums parādās motīvs kaut ko izmainīt, parādās kaut kāda iespēja kaut ko mainīt, kaut ko ietekmēt, kaut ko sākt savādāk darīt. Kam vēl, ja ne jums to labāk saprast, ja, par šīm te lietām, kā tas darbojās, ja, ka tikai caur zināšanu bāzi mēs varam mainīt uzvedības modeļus, visu pārējo. Ja. Reku, te vēl jautājums, man skatos, tiktu kā ierakstīts, Roberts uzrakstījis, ja lielākoties rīcību un attieksmi nosaka zemapziņu, kā var mainīt kaut ko caur apziņu. Caur apziņu ļoti viegli visu var mainīt, tikai tad, ja apziņa ir. Ja apziņas nav, ja mēs dzīvojam zemapziņas līmenī, ja, tad sajūtās, emocijās un prātuļojumos, ja, tad mēs neko nevarēsim izmainīt. Kamēr cilvēka dzīves, tā vadīglas ir zemapziņā, ja, tur jau ir tā atšķirība, ja, starp to saucamo garīgo cilvēku un negarīgo cilvēku, ja, kamēr mēs vadamies pēc instinktiem kā dzīvnieki, ja, tas ir pēc zemapziņas, tikmēr mēs nevaram neko izmainīt. Mūsu rīcība nemainās, mūsu uzvedība nemainās, tie ir refleksija. Mēs esam reflektīvi dzīvnieki, ja mēs refleksējam par lietām, mēs nevis saprotam lietas, nevis apzināmies lietas, bet mums ir refleksija tikai notiek. Es te jāizprot tā apziņas struktūra, kā viņi ir iekārtot. Tad, kad to saprot, tad tas liekas pašsaprotami loģiski. Zemapziņu vienīgais mehānisms, kas var pārvaldīt zemapziņu, ir apziņa. Ja zemapziņa mums, kā lai saka, rada šķēršļus dzīves pārmaiņām, kas ir lielākoties patiesībā visas mūsu dzīves pārmaiņas, notiek tikai pateicoties apzinātiem kaut kādiem, es domāju, pozitīvās pārmaiņas, notiek apzinātiem impulsiem pateicoties. Lai nonāk pie apzināti impulsi, tev ir jāpārvar savas zemapziņas tieksmes vai dzīvnieciskās tieksmes uz kaut kādiem mehānismiem, procesiem. To var izdarīt tikai caur zināšanām. Kamēr mums zināšana nav, mēs stāvam uz vietas. Tieši tāpēc ir vajadzīgs kaut kādas zināšanas, kaut kādas mācības, kaut kāda veseluma sajūta. Ja, jo izmaiņas notiek tikai tik līdz tādā mirklī, kā mēs sasniedzam kaut kādu veseluma stāvokli. Ja, tā kā tādā veidā. Tur ir vēl kaut kāds jautājums, kā var apvienot cilvēks ar dažādiem apziņas līmeņiem, vērtībām, domāšanām un egoismu. Ļoti vienkārši. Cilvēks varēs apvienot tādā mirklī, kad cilvēki apzināsies, kas ir labi. Nevarēs apzināties, kas ir labi līdz tam brīdim, kamēr apzinīgo vai apzināto cilvēku īpatsvars nesasniegs 5% vai 4% precīzāk. Ja, kā viņu sasniegt? Es jau te vienā, man liekas, sarunā mēs par to runājām. Ja? Vīriešu aplīdāks smaida. Ir divi varianti. Vai nu palielināt apzināto skaitu vai samazināt neapzināto skaitu. Saprotiet paši, kas ar to ir domāts, ja? Kā tas darbosies. Vēl kaut kas tātad apvienošanās iespējams tikai garīgumā, bet tas ir neuzspiežams. Nekas nav uzspiežams, bet viss tiek uzspiests šodien. Dzīve piespiedīs mums garīgiem palikt. Teiksim tā, kamēr cilvēks nesaprot, ka viņa viena no svarīgākajām lietām. Jautājums arī, kas ir garīgums? Priekš manis garīgums ir ļoti praktiska tēma. Garīgums sākās tajā, ka tu iemācies pārvaldīt savu praktisko dzīvi, savu pārticību, savu ģimeni, savus bērnus, visu pārējo, kad tu dzīvo pēc cilvēcīgām vadlīnijām, ja? Kad tu saproti, kas ir cilvēks. Cilvēks ir kā minimums sieviete un vīrietis.
Šodien mums nav sieviešu un vīriešu, ja, pat nerunājot to, ka daudz saka, es te vīrs esmu, es tur tāds un šitāds esmu, ja, baigais vecis, ja, un tā, bet viņš vēl nav par vīrieti kļuvis, un tur sākās problēma. Ja, ka šodien daudzi, kas te sev piedēvē dažādus statusus un titulus, ja, viņi vēl nav nobrieduši līdz vīrietim, lielākā daļa, kā es iepriekšējās sarunās stāstu, viņi nav nobrieduši līdz pusauģu vecumam. Cilvēks 50, 60 gados, viņa apziņas stāvoklis ir bērna apziņas līmenī. Par ko tas liecina? Tas liecina, ja viņš par kaut ko vēl ir spējīgs apvainoties, uzmest lūpu, ja viņš ir spējīgs par kaut ko kādam gribēt ieriept, kādam atriepties, kādam atņemt kaut ko, ja, tas nozīmē, ka viņš vēl atrodas bērna apziņas līmenī. Un paskatāmies, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, tad lielākā sabiedrības daļa, gan sievietes, gan vīrieši, viņi nav izauguši no mazu puisīšu un meitenīšu apziņas līmeņa. Tā kā mēs neesam, es nerunāju par mums šeit, kas esam, bet mēs neesam izauguši. Ja? Par kādu garīgumu mēs runājam, ka mēs esam bērni vēl. Ja? Tas, ka mums ķermenis ir liels vecs un novecojis, ja? Nenozīmē, ka mēs esam apziņā attīstījuši. Te iet runa par apziņas attīstību, jo apziņas attīstība tikai nodrošina mums to, ka mēs kaut ko spēsim izdarīt, tā skaitā apvienoties. Lūk, līdz ar to jārēķinās ar to, ka kamēr mēs to neesam spējīgi izdarīt, savu apziņu pilnveidot, kamēr mēs nemākam pārvaldīt savus zemapziņas mehānismus, tikmēr mums apvienošanās nespīd. Un tieši par to arī ir viss cilvēku mācība un dzimtes mācība par to, lai cilvēks apzinās savu statusu un atbildību šeit uz pasaules. Tad, kad viņš to apzināsies, tad viņš sāks pielikt praktiskas piepūles, lai kaut ko mainītu, lai uzņemtos atbildību, jo mēs runājam, man ir svarīgi mani bērni, man ir svarīgi, tur nezinu, vienalga kas. Tava rīcība parāda to, ka tu melo pats sev, bērniem un visai apkārtējai sabiedrībai, jo tu neizdarīji tās lietas, kas ir svarīgas priekš taviem bērniem un vēl kaut kādas citas lietas. Tā kā, tā. Vai vēl viens jautājums, vai tiešām tev šķiet, ka analizēt citus var viņiem līdzēt mainīties, garīgums ir pašizaugsme un piemērs? Nē, garīgums nav nekā, kas ir pašizaugsme? Garīgums, pašizaugsme, cilvēki operē visādiem tādiem abstraktiem jēdzieniem, kas ir pašizaugsme. Vienam pašizaugsme aiziet uz kursiem, noklausīties, kā nezinu, operēt ar metināmu aparātu, otram pašizaugsme ir izlasīt grāmatu. Priekš manis tas ir vienkārši kaut kādas izvēles dzīvē, kur mēs iztērējam savu laiku. Garīgums priekš manis ir, tas ir tas, kas ļauj tev pilnvērtīgi dzīvot un uztvert pasauli. Pilnvērtīgi uztvert pasauli nozīmē neuztvert viņu no upura pozīcijas. Jo tas ir tas stāvoklis, tas pilnīgais stāvoklis, ko es Andrim teicu, kamēr mēs uztversim no upura pozīcijas, mēs nevarēsim apvienoties. Tad, kad mēs uztversim pasauli no tās pozīcijas, ka mēs esam atbildīgi par visu, kas šeit notiek, šī apkārtnē, kā minimums manā mājā, manā ģimenē, manā vēl kaut kur, jā, manā pagalmā, jā, tikmēr mēs un apvienoties varēs tikai šie cilvēki, kas sāks tādā veidā skatīties. Nav jēgas apvienot tos, kuri nav spējīgi šādā veidā paskatīties uz lietām. Piemēram, tāpēc jau agrākos laikos arī bija loģiski situācija, jā, kad saimnieks jau ir tas, kuram ir kur saimniekot. Jā, piemēram, tev ir māja saimniecība, tu viņu pārvaldi, tad tu jau redzi, ka tu esi pašpietiekams, tu redzi, ka tev ir pilnība, ka tu esi kaut kādā mērā nodrošinājies un ka tu vari pats sevi nodrošināt un vēl citus. Citiem varbūt vēl darbu pat piedāvāt un vēl nezinu ko. Ja? Tā kā viss sākās tikai un vienmēr no mums pašiem. Tas ir tas garīgums priekš manis. Garīgums ir mūsos, nevis tur jāmeklē kaut kādas tur. Pat manas mācības nav vajadzīgas, nevienam ir cilvēks šādā veidā ir spējīgs paskatīties. Ne, protams, ir vajadzīgs, tāpēc, ka jūs stāstu kaut kādas zināšanas, par kurām liela daļa cilvēku varbūt pat nav pat aizdomājušies šodien. Bet principā garīgums un pašizaugsme sākās ar to, ka tu spēj uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un nākamais etaps par saviem tuviniekiem un tā tālāk. Pašizaugsme ir tas, par ko tu runā, garu un dvēseles piepildījums, morāls un materiāls briedums. Protams, jā. Redz, tie termini šodien, ko Roberts šeit raksta, jā, viņi daudziem vispār nav saprotami. Es ceru, ka Roberts saprot, jā, un es domāju, ka Roberts saprot, jā, ja viņš te raksta šādas te tēmas. Tātad tas ir tas moments, jā, kad
tanī mirklī, ja mēs bārstamies ar vārdiem, kurus mēs nesaprotam paši, tas liecina par mūsu nenobriešanu, ja? Tad mēs neatbildam par to, ko mēs rakstam. Ja šeit mēs rakstam, ja, tad gara un dvēseles piepilnīgi, jautājums, kas ir dvēsele, kas ir gars atkal. Šodien ir tāda, kā saka, jukas sataisīts ar šiem te terminiem, ja, kurš uzskata par dvēseli, par garu, par kas ir morāli un kas ir ētika un vai tas viss ir vajadzīgs un ko mēs ar to iesāksim un darīsim. Ir ļoti daudz visādu šito te momentu, ja, kur cilvēki tādā purvā atrodas ar visām šīm lietiņām. Tāpēc es pat bieži vien necenšos cilvēkiem pats kā sākt skaidrot to visu, tāpēc, ka tas nozīmē, ka jāskaidro pilnībā viss, ja, tur runājot par to pašu garu un dvēseli, ja, tā, ka mēs svētkos runājam, ja, lielākai sabiedrības daļai pilnīgi savādāks uzskats, ja, par to, kas ir gars un dvēseli, un pie tam neviens nav no viņiem reāli sataustījis ne garu, ne dvēseli, bet visiem ir pārliecība, ka tā tas ir. Ja, par ko tad mēs varam runāt šī te momentā. Ja, tāpēc es uzskatu, ka vispār šīm lietām vēl neķeramies klāt, kamēr mēs neesam sapratuši, kas ir cilvēks. Ja? Tad mēs sāksim, kad sapratīsim, kas ir tas cilvēks, ja? Tas mūsu fizioloģiskais veidols. Ja? Tad, kad mēs to saliksim pa plauktiņiem, tur vīrietis un sieviete, ja? Cilvēki var būt tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Lūk. Un tāpēc tanī gadījumā mums ir jāsaprot, ka ja mēs nesaprotam atšķirības starp vīrieti un sievieti, es nerunāju par fizioloģisko tikai, tas ir par to, kā mēs attiecībās uzvedamies, kā mēs dzīvojam, kādas mēs lomas un tēmas rādam saviem bērniem un visam pārējiem, ja, kāda mēs uzvedamies sabiedrībā. Un viss šīs te lietiņas, kamēr mēs neesam salikuši kopā, mums ir jāaizmirst izmantot vispār termiņu gars vai dvēsele vai vēl kaut kas. Ja. Mēs neesam no fiziskā ķermeņa izauguši. Tas ir tas, ko es stāstu, ka cilvēki nav nobrieduši līdz pusauģu vecumam, viņi ir vēl pirms dzimuma brieduma savā apziņā apstājušies. Un es negribu vainot tur vecāks par sliktu, nepareizu audzināšanu un visu pārējo, bet reāli šodien lielākā sabiedrības daļa viņi nav sasniegusi kaut kādu 7, 8, varbūt 10 gadu vecumu savā attīstībā, apziņas attīstībā vai garīgumā, kā mēs to varētu vēl nosaukt. Mūsu garīgums ir 10-gadnieki, 9-gadnieki, citam 5-gadnieka vecumā apmēram. Paskatāmies uz 5-gadnieku, jā, citi agrākos laikos 10-gadnieks, 9-gadnieks, viņš jau ganīja lopus un, nezinu, nesatur māju nodrošinājumu, visu kaut ko mēs neesam pat tik tālu tikuši. Tā kā tā. Tā es uz to skatos. Jā, tiesības uz garīgumu ir absolūti neapstrīdama un neierobežama. Protams, jā, tikai mums līdz tam ir jāizaug. Mēs vēl esam ļoti tālu no tā visa. Tiesības ir, bet piekļuvis nav. Tā es par to varētu pateikt. Jā, piekļuva mums būs tikai tad, kad mēs sāksim paši saprast sevi. Ar sevi saprast, jāsāk saprast, kas tad ir cilvēks. Un, lai saprastu labāk, kas ir cilvēks, jāsaprot, kas ir dzimta, kas ir dzimtas funkcija. Lai saprastu, kas ir dzimta, ir jāsāk izprast visa sabiedrība. Un saikne ar to, un to jēgu, kāpēc tu vispār esi šeit piedzimis. Jā, tā kā viss tas ir savstarpēji saistīts. Patiesībā šīs te, to, ko es mācu cilvēku un dzimtas mācībā, to būtu jāmāc bērnam līdz pubertātes sasniegšanai. Jā, un mēs tagad to apgūstam, un daudziem tas ir atklājums un vispārējais, tad tas liecina par to, kur mēs esam šobrīd, kādā apziņas attīstības fāzē. Ja? Apziņa sāk attīstīt, ja mēs runājam, kad cilvēkam ir, kā es mācu skolā, ir 9 apziņas līmeņi, ja, tad apziņa sāk attīstīties tikai no pubertātes brieduma sasniegšanas. Lūk. Līdz tam mēs dzīvojam pārsvarā bērns, lielākoties dzīvo zemapziņā un prātā. Ja apzinātība viņam sāk parādīties, teiksim tā, būtu labi, ja parādās uz pubertātes vecumu. Tā, līdz kuram cēlim dzimtu apzinājies. Es nedomāju, ka tas ir būtiski šobrīd. Jā, es esmu racies tur, šo to esmu izzinājis, atradis, jā, dažādus tur mantojumus dzimtas un visu pārējo, jā. Vec tēvs un vec mātes tur no dažādiem galiem, bet es domāju, tas katram ir individuāli jāskatās, cik kurā brīdī apzinās un izprot to. Un tas ir tāds svarīgs moments, kad
mēs paši līdz tam nonākam, un tad, kad mēs līdz tam nonākam, mums ir jāsaprot, jo šobrīd tā dzimtas apzināšana ir modes tendence palikusi. Cilvēki neizprot, priekš kam viņi mēģina tur kaut ko izzināt. Ja? Tas arī ir labi, ka mēs tīri informatīvi tur noskaidro, man tur vectētiņš, tur bija tas un tas, viņš tur piedalījās karā, vai vecvectētiņš, vai vecvecmāmiņa, tur nezinu, kaut kāda tur arī bija slavena dziedātāja aktrise, ja, vai vēl kaut kas, ja. Tas ir ļoti labi, protams, ka mēs tā to apzināmies, bet svarīgākais ir apzināties sevi, teiksim, kur tas viss atrodas, kur ir visi tie mūsu senču gēni, kā es realizēju savus senčus caur sevi šodien. Līdz tam līmenim būtu vēlams aiziet savā izpratnē, bet par to mēs tad vairāk tajā dzimtas mācības kursā arī skatīsimies un runāsim šīs te tēmas. Tā kā tā. Jā, Robert, paldies par jautājumiem. Noderīgi jautājumi ir arī, un es pieļauju domu, ka kādam citam arī bija interesanti par šiem jautājumiem paklausīties. Varbūt kādreiz vēl par kaut ko var parunāties arī. Salvedis raksts, cik saprot tālāk par 5 paaudzēm neviens nav ticis. Es domāju, ka ir gan tikuši. Es pats esmu ticis. Jautājums, ko mēs uzskatām par apzināšanos. Kā tas ir apzināties. Lūk, tā. Bet, jā, tāpēc es saku, te katram sava izpratne par terminiem un vārdiem, ko mēs lietojam. Un tā ir tā viena no problēmām apvienoties, ka mēs runājam it kā par vienu, kā jūs teiksim tā, mums bija kopas tiesību grupiņa, ja, kādreiz. Mēs runājam vienā valodā, bet katrs pilnībā saprot kaut ko citu ar tiem vārdiem, ko pasaka, ja? Vai precīzāk viens saprot, otrs neko nesaprot. Viņš vienkārši izmanto vārdus reflektoru, jo tādi vārdi ir iemācīti viņam. Ja? Tad es aicinātu visus cilvēkus tomēr sākt piedomāt par to, ko un priekš kam mēs izmantojam savā dzīvē, kādus terminus un jēdzienus un vārdus. Tā ir svarīga lieta. Skolā radies tā izpratne, ka tā vienlīdzība īstenībā ir diezgan liela degradācija. Agrāk arī, jo vienlīdzīgāk, ka cilvēkus visus padara vienlīdzīgus. Man tā sapratne radusies, tiešām par cilvēku atšķirību. Cilvēks dalās vīriešos un sievietēs. Tagad es arī, kaut kad, kad man sanāk jau šo sapratni klausīties, vienalga kaut kāds saka, ezotēriķis vai vēl kaut kāds, kas man agrāk tā uzrunā un likās saprotam, vai vēl kaut kāds, tagad tas pagad. Bet viss tas vispārīgais, kas iet, tas nedara. Viss, kas dara, gandrīz vai zinu, kā tās visu zonas vasaras riepas, nav tā. Sieviete ir vīrietis, tas sieviete ar vīrieti pilnīgi atšķirās viens no otru. Daudzās, ne tikai fiziski, bet arī kādās jomās. Apziņas līmeni un visur atšķirās, un katram ir savs ceļš, un es agrāk šito līdz tam nenonācu. Jā, cilvēks jābūt tur, mums tur jābūt tā, kaut kur visās jomās peldē. Un tagad klausoties tādu, es cienu savu sievu par to, ka viņai ir tas, kas nav man. Viņi var dot, un tāpat viņa man un kopā sadarboties, tas, kas mums vēl jāmācās. Tā mēs varam jau kaut ko sasniegt un kaut ko daudz vairāk radīt nekā es viens pats, jā. Kaut kādā tādā veidā, un arī visu to, ko krāmē, tad man kā vīrietim ļoti daudzās jomās ir pavisam, savādākas tā. Tad tas ceļš vai tas, kā stāsta, nevis, kad kāds sēž un vispārīgi kaut ko klāst, cilvēkiem jādara tā, tā. Tas ir tā. Ir kaut kādas, protams, tās lietas, kas ir kopīgas un vēl kaut ko, bet ļoti daudzi vienkārši nenodala sievietes un vīrieši. Tas tā, pamūtē. Jā, Andri, tā tas ir. Jā, reku Jāna uzrakstīja, vecā ego ieradumi ļoti traucē, ejot jauno vēlamo ceļu. Protams, ka traucē. Vecais ego ir nevis tas vecais ego, bet ir tie zemapziņas mehānismi vai bloki, kur mēs caur tām savām piedzīvotajām iepriekšējām pieredzēm netiekam tālāk pavirzīties uz priekšu pa dzīvi. Diemžēl, jā, un tad priekš tam arī ir tā zināšanu bāze, lai mēs saprastu, lai mēs ieraudzītu to kopainu, un tā kā Ingūna pirms tam teica,
viņi ieraugot to kopējo ainu, tad viņi saprot, kas ir nepareizi darīts un kas būtu pareizi jādara tālāk pa dzīvi ejot. Tā kopējā aina ļauj pieņemt to lēmumu gala rezultātā un sākt to apzināt, to dzīves gājumu. Tā patiesībā ir. Lūk. Labi. Es ceru, ka mums visiem būs apzināts dzīves gājums tālāk, lai visiem izdodas, un tad jau, es domāju, ja vēl kādam ir kaut kas jautājumi, ja ne, tad ar labu vakaru un uz tikšanos kādā citā reizītē, ja? Jā, Roberts raksta, esmu sapratis, ka vienīgais veids, kā mainīt pasauli, ir mainot sevi, protams. Nekas cits jau nemainās šī pasaulē, kā tikai tu. Kā tu mainies, tā pasaule mainīsies. Un jo vairāk tādi, kas maina sevi, kopā sanāk, jo pasaule ātrāk izmainīsies uz to, ko mēs paši vēlamies. Te ir tā tēma par apvienošanos, tāpēc teicu, tikai pilnīgie var apvienoties. Viņiem ir jāapvienojas uz idejām, kas ir vērstas uz attīstību, uz izaugsmu. Jā, tie, kas vēl paši, teiksim tā, vēlas apvienoties aiz bailēm, aiz naida, aiz trūkuma, jā, tādas apvienošanās nebūs veselīgas. Tādas apvienības neko labu neiedos. Labi, draugi, paldies jums par visu dalību, par to, ka jūs padalījāties, pastāstījāt savas pieredzes, savus redzējumus. Un tad jau uz tikšanos kādā nākamajā reizē visiem. Čau, čau!